Labvakar visiem Latvijā un arī citajās valstīs. Mēs paši esam tikko no rīta atceļojuši no Horvātijas, kur devāmies pagājušā trešdienā vakarā un baudījām 4 pilnas dienas Yes. Jā, Horvātijā. Tā, dzintriņus tev izslēgšus mikrofoniņu, jā. Un pasākums bija rīkots no kompānijas Neūmī puses, un uz šo pasākumu varēja kvalificēties tie, kuri savāc konkrētu punktu skaitu ar aicināšanu, ar atkārtotiem pirkumiem, tad ar savas aktīvās darbības un informācijas nodošanu tālāk tieši jauniem lietotājiem. Lūk, un es biju viena no tām, kur arī bija kvalificējusies jau pagājušajā gadā, tikko kā mēs uzsākām un uzzinājām gandrīz par Neumi. Un jāsaka tā, ka pārsteigums bija liels jau pusotru mēnesi atpakaļ, kad uzzinājām, ka Stīvens Skots būs tur. Vēl jau lielāks bija tāds gaidas un trīsas un tādas interesanta satraukuma pārņemta, kā tad būs satikt šo cilvēku dzīvajā un tā nu bija, kad mēs satikāmies. Liekas, ka mēs arī visvairāk pavadījām laika gan kopā, gan sarunājoties, gan arī daloties ar šiem te rezultātiem, jo kompānijas Neumi dibinātājs, man liekas, tā ir viņa lielākā sirds aicinājums dalīties ar šiem te rezultātiem, kuri viņam ir atsūtīti, un viņi ir unikāli, gan arī runāt ar partneriem, kuru struktūrās tātad aicināto cilvēku rezultāti ir viņu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Lūk, šodien stāstīsim mēs divatā. Es, Ginte Veidere un mans dzīves draugs Kaspars Ozoliņš, kurš vakar. bija, jā, kurš bija tātad arī šajā pasākumā Neumi. Un piedalījās gandrīz visos tātad aktivitātēs, kuras bija gan apmācības, gan rezultāti, gan vakariņas, un arī, protams, tikās ar šiem te fantastiskajiem cilvēkiem no kompānijas. No kompānijas bija 3 pārstāvji, oficiāli tātad Ryan Skots, Stīvena Skota dēls, pats Stīvens Skots un Kris Favlers, jā, kurš tātad ir šīs te kompānijas attīstības daļas vadītājs. Mēs jau ar viņu, man liekas, esam arī tikušies iepriekšējos kompānijas tikšanās, bet lielākais pārsteigums bija tas, ka nu, šie it kā lielie dūži atbraukuši no Amerikas, negulējuši šajā laika zonas maiņā, bija absolūti pozitīvi, visu laiku iesaistoši, atbalstoši, atsaucīgi un, lai arī bija pirmo reizi mums šis te pasākums tāds ļoti daudzvalodīgs un tika izmantots mākslīgā intelekta programma, man šķiet, ka tas bija tāds liels tests arī pašai kompānijai. Tad arī tas, ka tur mazliet tehniski nesanāca kaut kādas lietas, tas arī netraucēja ne to noskaņu, ne to pašu ideju uztvert. Man šķiet, ka pats svarīgākais, kā arī izteica paša kompānijas pārstāvi, kad šādi pasākumi svarīgumu nes tieši šajā komunikācijā un dzīvajās tikšanās. Nu, tas pats, kas arī mums notiek, gan ka mēs tiekamies savās dzīvajos konferencēs Rīgā vai mazajās pilsētās, reģionālajos, tad līdzīgi arī šeit, kad no daudzām valstīm atbrauc šie te cilvēki ar saviem stāstiem, ar savām nu, teiksim, negatīvām pieredzēm un šiem risinājumiem, ko viņi arī piedāvā tālāk. Man lielākais pārsteigums bija droši vien, kad pirmās dienas, laikam pirmajā daļā, ja, ka mēs tur noskaidrojām, kas mēs esam pa dzīvniekiem. Ne? Tad interesanti bija tas, ka kompānijā nav nevienu brīdi doma, ka pats galvenais ir ienākums, pats galvenais ir nauda. Tieši tas pats, kas arī būtiski tiek nu, teiksim, vēstīts no paša Stīvena, ka ne jau jahtas cilvēku dara brīvu,
ne jahtas padara cilvēku laimīgu, bet šīs te mazās ikdienas lietas, kuras mēs varam bez raizēm atļauties, iepriecināt ģimeni, lai mēs varētu atļauties darīt kaut ko kopā, ceļot kopā. Un tas bija tik ļoti arī tāds tūs un paties vēstījums no sirds uz sirdi, kad Stīvens katru reizi, kad ņēma mikrofonu, tad bija tā, ka līdz asarām, burtiski līdz skudriņām, likās, ka tā varēja arī runāt bez tulkotājiem, arī tie, kuri nesaprata angļu valodu, jo viņa stāsti katreiz bija caur ģimeni, caur tuviem cilvēkiem, viņa pieredze. Un, es gan to visu stāstu nedzirdēju, bet tā kā šī ir tāda mūsu veselības un dzīves kvalitātes arī uzlabošanas produkts, un mēs šajā kompānijā tieši to arī, kā lai saka, iepazīstam caur sevi, lietojot to ikdienā, tad bija pārsteigums, kad es gan biju citur, bet Kasparam sanāca patiešo teta uz zem četrām acīm runāt ar Stīvenu, ka arī viņu ģimenē bija tāda situācija kā onkoloģija, un kā šie momenti tika kopā pārdzīvoti un izdzīvoti, un tiešām arī iziet šīs situācijas tādā kopībā un ticībā arī Dievam. Un tas bija tāds moments, varbūt, ko tu pats vari padalīties. Bet, jo es tikai pienācu mazliet vēlāk klāt, un viena lieta, kas bija pārsteidzoša, kad tātad pirmās dienas pirmajā pusē mums bija tāds ļoti skaistas grāmatas, kuras vēl ir jāstrādā un jāpilda. Bet šeit ir tāda sapņu grāmata un tavu sapņu piepildījumam, kas ir vajadzīgs, lai viņi tiešām īstenotos. Un kas bija interesantākais, ka neviena brīdi neteica, jums tagad ir jāpiepilda sapnis, kāds rangs būs jums kompānijā Neumi. Pats svarīgākais vēstījums bija gan no Rajana, gan no Krisa, gan no paša Stīvena, kad cilvēkiem ir jāsapņo, lai viņu dzīve kļūtu mazliet košāka, lai viņi spētu ar tādu gandarījumu, piepildījumu, tādu īstu sirds aicinājumu dzīvot, tad viņiem ir vajadzīgi šie sapņi. Un ļoti dažādās jomās. Un nav svarīgi, vai tev ir liels, cēls sapnis un visa pasaule to ieraudzīs, vai tas būs tikai tavam priekam, tas būs tavam piepildījumam. Un tas bija tāds, es jau tad arī domāju par tiem vārdiem, ko teica Stīvens, man jau asaras rosās acīs, jo tās katra uzruna, ko viņš sacīja, bija no sirds uz sirdi. Un tas bija tāds nebeidzams paldies no Stīvena, ko mēs klausījāmies 2 dienu garumā, ka viņš pateicās jūs, kas dodat un vēstat šo te ziņu par glutationu, par kompāniju Neumi, par mūsu misiju. Jūs esat tās gaismas, kuras ierauga citi, kuri var pamanīt, kuri dod tālāk šo informāciju un atgriežat daudziem cilvēkiem cerību. Jo tad viņš sāka pats raudāt, un viņš teica, ja cilvēkam ir atņemta pat pēdējā cerība, tad principā viņam vairs nav nekādas izējas. Un viņš saka, ka tas, ko mēs dodam, tas nav tikai veselība, ka tā ir cerība, kuru mēs atgriežam cilvēkiem, ka viņiem var būt dzīve. Dzīve, kādu viņi nevis ar sāpēm, nevis starp no doktora līdz doktoram, ja, tad un tas bija tā, un tad, kad viņš to visu vēl stāsta, viņš jau katreiz ķerās pie telefona un rāda tos rezultātus, kurus nekad nevarēsim publicēt savā Neumi lapā, diemžēl, kurus mēs nevarēsim neviens savos sociālajos tīklos ielikt, bet ticējumā viņi tie ir ievērojami. Un tas ir viss pateicoties glutationam. Un tie cilvēki, kuri stāstīja pat mediķi par saviem bērniem, kuri jau 11 gadus, tad no bērnības līdz 11 gadiem cietuši no kādas saslimšanas, kura netika ārstēta medicīniski, atnākot šim te glutationam, beidzot 17 gadu vecumā, ārsta meita var dzīvot bez medikamentiem ikdienā un bez ārstniecības iestādēm. Un tad, protams, ka tam vīrietim, kurš ir jauns no Spānijas, salīdzinoši, tā kā attiecībā pret varbūt pašu Stīvenu,
pašam aizlūst balss, un ka jūs saprotat, ka vīrietim jau asaras riešās, tad aizlūst balss, un ka viņam ir grūti runāt, tad ir kaut kas liels, kaut kas ļoti nozīmīgs, kaut kas, kas tiešām um, gan sirdi silta, gan tu saproti, ka tas nav tāpat vien. Jo vīrieši nav tik emocionāli, vīriešiem tas nav tik aizkustinoši kā mums, ja, ka mēs esam atvērti uz emocionālu tādu pārdzīvojumu, bet tas, ko mēs dzirdējām, protams, ka pasākumā bija šī te fantastiskā atmosfēra, tik ļoti nepiespiesta, tik ļoti patiesa, īsta, un tā radītā telpa piepildītā ar šīm tagad rīzvētiem, nu, klusajiem pateicības vārdiem, ar apskāvieniem un šīs te kompānijas. Burtiski jāsaka tā, ka attieksme, kad viņi atbraukuši, šie te cilvēki vairāk bija pateikties mums nekā kaut kādu mācību dot. Tā bija patiešām pateicība ik uz soļa. Un pats bija interesantākais tas, ka mēs, kad sanāca tā, ka mēs pašā pasākuma sākumā satikām Stīvenu, ka viņš tieši nāca iekšā zālē, un mēs, nu, vienkārši tā, lai mēs nepazaudējamies viens otru, bija interesanti, ka mēs ar Irīnu sakam, nu, mums jāpadalās ar pāris atsauksmēm, jo tās ir dokumentētas, nu, tad ir konkrēti medicīniski apstiprināts pirms un pēc, un ļoti būtiski. Un tad, kad viņš saprata, par ko tas ir, viņš saka, jūs noteikti nepazūdat. Viņš 2 dienas gandrīz vai visu laiku staigāja mums pakaļ. Jūs bijāt tās meitenes, ja, kas man par to un to dos informāciju. Jūs man tā kā beigās bija tā, ka jau visu laiku tikai, un jūs man pastāstiet vēl, un vēl pastāstiet, un kā tur vēl tiem cilvēkiem iet. Tas bija tāds tik īsts, ieinteresēts cilvēka jautājums, kad es saprotu, ka ar to glutationu un kompāniju Nūmi, es īstenībā tikai tagad sapratu, kāds nosaukums ir patiesībā sakot šim te Neūmi. Viņš nav Neūmi, bet Ņūmi, nu, kad jauns es. Pateicoties glutationam, jauns gados, jauns tātad šūnu līmenī, tīrs un atjaunots, un viņš ir vienkārši uztaisīts kā vienā vārdā, Neūmi, bet patiesībā sakot, viņam šī te nozīme ir jauns es. Un tas ir tāds jauns pagrieziens arī šīs te kompānijas, nu, pamatos, kas ir ielikts, ja, ka mēs atgriežamies pie kaut kā pilnīgi jauna, kādu mēs paši sevi nesam vēl pazinuši. Pilna ar enerģiju, atjaunotiem, attīrītiem un emocionāli arī stabiliem. Un, protams, ka mēs spējam parūpēties par sevi un saviem tuviniekiem. Bet es gribu mazliet dot vārdu savam vīrietim, jo viņš tāds vairāk pragmatisks. Ar viņu būs interesantāk, jo mēs esam vairāk iesaistīti kompānijā Neūmi, gan arī atsauksmes dzirdējuši, tad Kasparam tā visa virtuve un arī šie te cilvēki no Amerikas bija tādi, var teikt, tāds svaigs skats. Un bez tādas sagatavošanas, kas šie cilvēki ir, kādi viņi ir, kādus viņš tur iepazina, par tādiem droši vien arī palūkšu tev pastāstīt. Jā, labvakar. Es, lai pastāstītu par to, es sākšu no tāda virziena, lai tā kā veidotos kaut kāda schēma, ir tas, kad vienā no epizodēm Stīvens Skots pateica frāzi, kas principā ir sarkanais karoks. Mēs esam kā ģimene, un tas ir sarkanais karoks pret. Jebkura kompānija, kas saka, ka mēs esam kā ģimene, tad tas ir liels pret. Bet kopā skatoties visu pasākumu, Tu domā, kā manipulācija? Nu jā, ir tomēr bizness, ir bizness, un tas ir tādā līmenī, ir jāatstāj. Un tas, diemžēl, līdz šim vismaz man pašam arī pierādījies, ka nevajag jaukt darbu ar biznesu. Bet bija vairākas epizodes, kas liecināja, ka viņš mazliet lauž to priekšstatu, kad sarkanais karoks šī gadījumā nav sliktajā nozīmē. Jo pirmkārt, jā, kā Ginti jau minēja, kad tas ir viņa sirsnībā un patiesumā, un ja tās emocijas un balss aizlūšanas ir teātris, tad tas ir man kā amatieru teātra aktierim, es novērtēju viņu uz 10+, tad tas bija ārkārtīgi labi iztēlots, bet šī tiešām ļoti patiesi.
Otrs tas, ka pasākumā tiešām nebija nekāda uzspēle uz schēmām un rangu paaugstināšanu, bet ko viņš noteikti arī minēja un pamudināja to darīt, bet tas tika pamudināts tikai tādēļ, lai jūs iepazītu vairāk cilvēkus, tieši iepazīstinātu viņus ar produktu, nevis ar biznesa plānu un pelnīšanu, jo tas ir kā pastarpināti sekundārais. Var izdarīt abus divus, kā to varēja redzēt arī pēc Diamondiem, kas bija uz vietas un kas bija ļoti strauji attīstījuši savu biznesu, kurš kādā valstī. Pats pasākums bija ļoti mierīgi, tieši tā kā jau arī minēja Gintas paziņa, kas bija līdz atbraukusi par to, ka visdrīzāk, kad lielākais uzsvars bija pēc par sarunām starp pasākumu. Tātad komunikācijas gan savās komandās, gan komunikācijas starp dažādu valstu dalībniekiem un ar viņiem pašiem, jo viņi gribēja padalīties ar rezultātiem, kurus nevar parādīt digitālajā vidē, jo, kā mēs zinām, viss digitālais tas jau vairs nav izdzēšams. Jo tie rezultāti, nu, ko es pats redzēju, nu, es esmu skeptiķis pēc dabas, bet, nu, ja tas viss nav ārkārtīgi safabricēts, kas neizskatījās, tad neiedomājami medicīniski. Es pat nezinu, kā to aprakstīt. No cukura diabēta drausmīgi paskatu, ko es, teiksim, pat internetā negribētu skatīties bildes, līdz brīdim, kad pēc pāris mēnešiem tas viss ir, kā saka, 6 nedēļām. Uzsūcies un jau izskatās tās vietas jau kā normāli cilvēku vietas, bet nevis kā no šausmīnītes 82. gadā. Pēc tā, kad dēls, kurš mums piesēdās vakara gala pasākumā pie galda, Rajens ar savu sievu un interesi pēc uzsāku sarunu par to, kā tad arī viņš ir iesaistījies tajā biznesā, jo tas laiks, kad bērni pārņem tēvu biznesu, ir sen jau pārgājis. Tagad ir tieši pretēji, visi spurojās pretī. Bet viņš pastāstīja, kā viņš to ir sācis un ka viņš ir pārgājis no tā biznesa, ko viņš tobrīd nodarbojies, bet viņam tēvs varēja tajā brīdī solīt tikai pusi no tās algas, ko viņš guva strādājot ar iepriekšējo biznesu. Vienkārši tādēļ, ka tā brīža ienākumi neatļāva vairāk maksāt algā, bet viņam tas bija vajadzīgs, lai attīstītu tehnoloģiju. Un arī šobrīd viņi nelidoja noteikti ar privāto lidmašīnu, jo tālāk sarunā tas pats dēls arī stāsta, kā viņš šobrīd cenšas būvēt māju ar iespējami kaut kādiem lētākiem risinājumiem, un ka viņš tur, nu, teiksim, man bija pašam interesanti paklausīties. Un sieva strādā. Un sievai ir savs veikals, kamēr audzina 2 bērnus. Tā kā viņi ir parasti cilvēki, kur vienkārši ir iesaistījušies šajā biznesā. Un par Krisu. Un par Krisu, jā, par Krisu, kurš arī ir piesaistīts ļoti, ļoti interesantā veidā, kad Rajans ir vienkārši par viņam, kad Kris ļoti, ļoti godīgi, kad Rajans viņam ir jautājis, vai tu mums varētu, nu, palīdzēt šādā jautājumā. Es pats nesaprotu, un Kris ir visu paņēmis un izstāstījis, lai gan viņš strādājas konkurējošā firmā tenī brīdī. Līdz Rajans, Stīvena dēls, ir sapratis, ka, nu, ka šis cilvēks būs tas, kas būs vajadzīgs. Un tajā brīdī Kristis sāca strādāt, un vienkārši ar viņu runājot par kādu citu konkrētu jautājumu, kas te bija arī meitenēm saradies, tad viņš ir ļoti konstruktīvs, šķiet arī ļoti tāds vienkāršs, nestrebji karstu. Un arī Pārdomāts šeit risinājums. firmas lēna un pamatīga attīstība ir tas, kas viņam šķiet ļoti, ļoti svarīgs punkts. Šobrīd, kā arī ir, firmai jau ir 4 gadi, un viņi šobrīd tiec uz to, lai šī firma pārveltos tīkla mārketinga kompāniju draudīgajiem 5 gadiem, lai viņu vērtīgi, lai varētu, nu, kā saka, labi iet nākošajā gadā, jo, ja tiek pāri 5 gadiem, vismaz, kā saka, šajā nozarē, tad turpmākie Dzīvojat. gadi ir ejoši, bet skatoties pēc šī produkta, tad, nu, es esmu tirgotājs, kurš var ietirgot tikai tādu produktu, kam es pats ticu. Es pagaidām vēl uz šo visu skatos no malas, bet šķiet ļoti. Bet
Bet šķiet ļoti, ļoti interesanti tieši produkta dēļ, jo es neko nezinu par schēmām, es neko nezinu par kājām, es nezinu ne par kādiem bonus plāniem. To pārzinās noteikti Ginta, un tam ir sava specifika, protams. Bet, Jā, bet mums man arī ļoti. Rajans pie vakariņu galda pateica, kāpēc nav šis te binārā princips, kāpēc nav izvēlēta šī it kā populārākā tīkla mārketinga modelis, jo tas esot negodīgs, jo tad viņi nevis vairāk kompānija, bet mazāks iespējas cilvēkiem, kas vēlāk piesaistās. Un viņi gribēja jebkurā brīdī esošu tātad cilvēku vai pirmajā gadā, otrajā vai desmitajā, visiem cilvēkiem, lai būtu vienādas iespējas startā un attīstībā. Lai šis te nebūtu tāds, nu, kā lai saka, tā kompānija ir uzaugusi milzīgs. Slānis, jā, un attiecīgi cilvēki, kas atnāk pēc 5 un 10 gadiem, viņiem nav nekādas iespējas. Tad šis te mārketinga plāns, hibrīdi ir, nu, kompensācijas plāns un ir izdomāts precīzi tieši tāpat, lai pilnīgi godprātīgi attiektos arī pret tiem cilvēkiem, kuri vēlākajos gados piesaistās un aktīvi grib darboties. Jā, un pēdējais ir, kamēr es domāju, tikmēr Ginta aizgāja un izdarīja. Es kā, nu, tur bija tas tests, un nu, tas ir ļoti patīkami, jo viņi iesaist līdz ar to auditoriju, nevis tikai runā priekšā, kas vienmēr ļoti labi atvieglo, kā saka, konferences gaisotni, kad ir par ko parunāt savā starpā. Tad es kā, nu, no tiem pedantiskajiem, kas lasa instrukcijas, tad es izlasīju, kad vakara gaitā parādījās šāda te pudelīte netālu no galdiem. Mūsu galda tuvumā. Un parādījās maisiņš ar vairākām tādām. Un es izlasīju, ka tas ir Neumi Experimental Hair Formula version 3.0 samples only. E, Nepārdošanai. Nepārdošanai. Un Ginta, kamēr es domāju kaut kā aizrunāt ausis, tikmēr Ginta aizgāja un vienkārši dabūja man testam šādu pudelīti. Līdz ar to es ļoti labprāt būšu viens no pagaidām vidēji plikajiem trušiem, bet varbūt tās būs arī matēnāks, tā kā iesaistīšos vismaz šajā daļā. Jā. Es vairāk skaisti nemāku runāt. Īsi un konkrēti. Jā, paldies, un jā, pēc tā es ļoti patika tas, kā viņš, cik ļoti viņš, Viņš kā Stīvens grib redzēt rezultātus un grib parādīt rezultātus. tas Tātad bija. viņa telefons ir tāda zelta krātuma un visdrīzāk, kad ļoti rūtains loks, ja nonāk nepareizās rokās, kad tādēļ vien ir vērts aizbraukt uz konferenci, lai apskatītos, kas ir Stīvena telefonā. Vai cik tas Nē, sliktos mums arī dzīvē? rādīja Rajans dažus rezultātus, bet tie bija ar testa produktiem. Viens bija no tiem matu produkts, kāda rezultāti ir tiem, kuri jau ir testējuši un cik ilgā laikā tad ir saņemti rezultāti. Bet produkts vēl nav gatavs, to mēs redzam, ka ir joprojām eksperimentālā versijā, un, bet nu, viņi uz to iet. Vismaz kā šobrīd, ja mēs februārī vai janvārī. Nē, pagājušajā gadā vēl runājām ar Krisu un Sergio, tad viņi teica, ka šīm te produktam nevar dabūt šo te nepatīkamo glutationa smaku nost, ja, tad nu šo te krustziežu, un attiecīgi šobrīd viņš smaržo labi. Tā kā, ja kas par spilinās, tad viņš nebūs jāiet ārā vēdināt. Jā. Jā, par pasākumu droši vēl es varu pateikt, kad satikām arī Stīvena sievu, šo sievieti, kas vienmēr ir bijusi blakus un līdzās, audzinājusi tātad šos kopīgos bērnus. Viņiem kopīgi ir 4 bērni. Cik viņiem bija 17 mazbērni? 17 mazbērni. Stīvenam 17 mazbērni. Milzīga ģimene. Un jā, kad tur ir absolūta tāda sadarība un absolūts atbalsts un kopība un nu, tur pat viņi man tāds sajūta, ka viņi vienkārši viens otru jūt bez vārdiem. Nu, kad jābūt tur, tad ir tur, kaut kā viņi satiekās, tā kā jāsāk pasākums bez kaut kādas aicināšanas tieši tur, kur uzruna tiek veikta. Tāds sajūta, ka viņi viens otru burtiski jau komunicē telpā bez vārdiem. Un šī te interesantā
pasākuma Horvātijas turpinājums, patiesībā sakot, šai ģimenei turpinās katram atsevišķi, jo kāds lido uz Vāciju, arī ar tikšanām, Stīvens lido uz Poliju. Šodien, laikam, visi lido, jā? Nē, nu vakar un šodien jau lidojam. Un Polijā rītā ir pasākums, 3 stundu pasākums tieši Polijas auditorijā uz vietas. Un tālāk Stīvenam ir lidojums uz Grieķiju, kur viņš tiekās ar šo te zinātniskā ģenētiķa un zinātnieka un mediķa laboratoriskajiem pētījumiem ar DNS līmenī, kā glutations, tieši neumīgi glutations uz ģenētiku ietekmē. Un tur ir interesanti pētījumi, kur šobrīd risinās, kā šos te pētījumu rezultātus varētu nopublicēt. Lūk, tā kā ir ļoti liela cerība, ka tieši sāks parādīties neūmīgi glutationa pētījumi, ka būs atklātajās publiskajās vietnēs, kas ir vai nu Skopus, vai tas ir PubMed, nu tad redzēsim, kurā varbūt kādā žurnālā, bet nu, katrā gadījumā mums to noteikti informēs arī kompānija. Kas bija vēl interesants? Nu, par to jušanu viens otru, tas vairāk īstenībā, cik ļoti viņiem svarīgi ir šī produkta, cik ļoti viņi tic šim produktam un cik ļoti viņi, nu, par to iestājās, lai viņš izdotos. Varbūt tās tādā ziņā, ka viņiem tas ir svarīgi. Un ne jau, nu, tūkstošu dēļ, bet tieši tādēļ, lai tīkls būtu lielāks, tādēļ, lai Vairāk vairāk cilvēki. cilvēki iepazītu šo produktu. Jā. Jā, nu, tas bija apbrīnojami, protams, kad Stīvens, jāsaka, savā 77 gadu vecumā ir pats sava produkta produkts, jo viņš tieši tāpat kā mēs cēlāmies ļoti agri, gāja uz brokastīm, un pēdējā gala pasākumā sestdienā mēs patiesībā, turpat vestibilā uzbraucām pēc vakariņām, garām vēl sarunām pēc vakariņām, nonācām kopīgi viesnīcā, uzbraucām kopīgi ar vienu un to pašu liftu, principā pasākums viņam arī beidzās 10. vakarā. Tad no 8 rītā līdz 10 vakarā cilvēks bija visu laiku ar mums uz kājām un vienkārši neticamu enerģiju, neticamu atdevi, nepārtraukti fokusā. Bet man atkal un atkal jāatkārto, ka viņa tā vienkāršība, nu, tā bija tik, Bet tāpat laikā zinātniski asais prāts, jo jā, viņš tajā brīdī, kad viņš sāk stāstīt par tieši glutationu, par iedarbību, es tajā brīdī atslēdzos, Ginta vēl kaut ko saprot no tā visa, es neko, bet viņš tik ļoti rūpīgi stāsta par visu, kā tas ir. Viņš zinātniski. stāsta, kaut kādā brīdī apstājās, tā, es jums jau stāstu kaut kādus no ražošanas noslēpumus, ko es nedrīkstu stāstīt. Un atkal aizraujās un stāst un stāst un stāst un atkal tā. Šo es jums arī nedrīkstēju stāstīt. Labi, ka es neko nesaprotu. Līdz ar to viņa noslēpums ir drošībā. Es nezinu, kā būs ar Gintu, bet nu, ar mani pilnīgi noteikti. Jā, Bet viņš tiešām, kā saka, zviedriski tāds vārds Brinner, nu tā ir tāda kā dekšana tā produkta dēļ, kas likās tā, nu, jā, aizraujoši. Tas gan aizrauj. Nevis visiem pacelt rokas gaisā un dejot vienā ritmā, bet tā viņa deksme par produktu aizrauj. un ja mēs vēl sakam, ka tā ir mūsu kompānija, ja mēs to esam apzināti izvēlējušies, atņēmuši rezultātus, mums tas tiešām dod kaut kādu bonusu, enerģijas vai veselības, tad viņš tieši tāpat saka. Nevis mana kompānija, bet mūsu kompānija. Tad sajūta, ka es esmu tikpat daudz daļā ar viņu, cik viņš ar mums dalījies. Un tas ir tāds pirmo reizi tādu redzu kompānijas īpašnieku vai dibinātāju, jo es esmu redzējis tāds, kurš vairāk lielās ar saviem superauto, kur ir tikai cik tur 10, 14 visā pasaulē, un viņam ir 2 no tiem. Un beigās domā par to, vai varēs izmaksāt partneriem naudu mēneša beigās, ja, vai nevarēs, un attiecīgi šeit vispār par to neiet runa. Šeit ir tāda sajūta, ka tas cilvēkam šī te nauda ir, ko viņš kādreiz nopelnījis, vai kādreiz viņam vispār neko nenozīmē. Viņam vairāk nozīmē, kādu jūs gūsiet rezultātu, un viņš ir pilnīgi tāds tā kā
nu, mamma par, nu, vecāki runā par savu bērnu, mans bērns tik talantīgs, mans bērns to iemācījies, ka viņam ir šis te par to rezultātiem, ko cilvēki guvuši, un viņš dalās un dalās un dalās, un viņš nespēja vien apstāties, ka mēs jau bijām, laikam, 3 reizes jau. Jā, jā, beigās viņš mums otrais jau pat mēs jau bijām aizsūtījuši bildes, un viņš mums stāsta un rāda mūsu bildes, un Riko man tikko atsūtīja šādas bildes. Es saku, jā, Stīven, mēs tev atsūtījām šīs bildes, un viņš pāriet pie nākamajiem. Redziet, redziet, ir rezultāti. Un tas bija tik fantastiski dzirdēt šo te, um, to, to dzēnuli, kas viņu dzēn. Katra mūsu rezultāts un tāda sajūta, ka tas ir vienīgais, kas viņu motivē vēl un vēl strādāt, vēl un vēl paspēt, vēl un vēl vairāk cilvēkiem aizvest. Un šobrīd viņš teica, ka viņi, nu jā, tas bija laikam Rājens, ja, kas teica, kad mēs, kad atvērām kompāniju Neumī, mēs pat baidījāmies, mēs pat necerējām, ka vispār šis produkts Eiropā nonāks. Vispār necerējām. Jā, un Eiropas kopējais tirgus šobrīd ir lielāks kā Amerika. Jā. Un par to viņi atkal pateicās un atkal pateicās un tik nu, aizkustinoši, ka viņi nevis sevi cēla un kompānijas rezultātus, bet katru no tā, kas to ir ieguldījis, tātad šo te savu laiku informēt par Neumi iespējamiem rezultātiem. Un, protams, tad, kad vēl sāka runāt doktors no Polijas, vēl arī ar to piemēru, ka bija viena meitene, kura arī polieta, viņa runāja poliski un mākslīgais intelekts, nu cik nu pārtulkoja, tik pārtulkoja tajā brīdī. Jo, nu, brīžam mums tur bija lielāks klusums nekā tā tulkotā daļa, bet bija interesanti, protams, skatīties skaisti jauna sieviete, 4 bērni, bet pavisam nesen, nepilnu gadu atpakaļ, sanāk 9 mēneši atpakaļ, viņa no slimnīcas, principā slimnīcā neviens jau vairs nevarēja palīdzēt viņai. Viņa nesaprat, no kuras puses viņai iet šo palīdzību sniegt. Un tikai pateicoties tam, ka ieteica vēl šo te dakteri, kurš tiešām ir praktizējuši ārsts, un viņam bija zināms par šo te glutationu, viņš saka, bet vai tev uztaisīja glutationa analīzi? Viņa teica, nē. Kad uztaisīja glutationa analīzi, tad bija tā, ka tas bija tik kritiski, ka nevis to, ka tur ir zem vidējā, nu, tāda līmeņa, kas vajadzētu būt cilvēkam, ja, nu, tāds pazemināts, bet tur bija kritiski, varētu teikt, ka nav, tur bija 0,6 šās te vienības, kur jābūt, nu, tā kā nopietni jau tur 11 ciparos. Un tas mēdīts arī savā uzstāšanās brīdī teica, viņš, ka viņai draudēja krūts vēzis. Pēc tām visām, nu, tā kā analīzēm, ko viņš saņēma, kad atnāca šī te Anita, tad, ka viņai būtu uzreiz onkoloģija. Un viņa sāka lietot palielināts dēvas glutationa. Pēc 2 nedēļām sajūtās jau enerģiski, ka nevajag vairāk paļauties tikai uz vīru, kurš apkops bērniņu. Man liekas, mazākam bērnam pat nebija gads, kad viņa vienkārši nespēja izkāpt no gultas ārā. Un kas bija iemesls? Tas bija attiecīgi sēnītes organismā, tās bija nelabvēlīgās baktērijas mikrobiomā un parazīti. Tas, ko neviens medicīniskajā centrā vairāk nekontrolē. Tad ļauj tam būt mūsu organismos. Lūk, un bija tik ļoti pārņēmis viss šis te negatīvie procesi viņas organismu, ka vienkārši ēda kopā dzīvu. Un pēc 4 mēnešiem, tad, kad uztaisīja jau, kad viņa lietoja glutationu Neumī, tad uztaisītās analīzes uzrādīja, ka šai te Anitai visi kārtībā, nekādi vairs onkoloģijas marķieri pat tuvu nav tām, kad kaut kas viņai draud. Un dotajā mirklī, jā, nu, meitene veiksmīgi šobrīd strādā ar savu piemēru, ar savu komandu, auga Polijā un ir ļoti, ļoti veiksmīgs arī partners Neumī. Un tad mediķis arī stāstīja, ka viņas īstenībā interesanti, ka mēs arī prasījām, kā viņi to pozicionē, jo arī tā Anita stāstīja, ka viņi ir uzstājusies mediķu priekšā, bet tie mediķi bija holistiskie, homeopāti un holistiskās medicīnas, tātad viņi jau ir, nu, citādi domājušie, nevis medicīnas sistēmas darbinieki. Un arī šis te daktars no Polijas, kurš, nu, tad arī šai te meitenei bija palīdzējis, viņš bija uzstājies 1000 mediķu priekšā, arī ar glutationa prezentāciju, bet bez Neumī vārda.
Ja, tad, lai nekompromitētu kompāniju, attiecīgi, tad viņš stāstīja vienkārši par glutationu, bet attiecīgi citu formu, kāda ir piegāde, jo momentāli, protams, ir uzreiz arguments, neviens glutations nevar aiziet līdz mūsu šūnai, tāpēc, ka viņš oksidējās, nu, neizējot mūsu kuņģa barjeru. Un, protams, kad rādot šo te citu pieeju, ka var arī caur gļotādu, tad, nu, daudz mediķi arī sadzirdējuši esot šo te šajā konferencē, kur viņš uzstājās. Bet, nu, 1000 mediķu un uzrunāts ir diezgan interesanti. Tā kā ir cilvēki, kuri jau kā mediķi saprot, ko nozīmē tīrība, detoksikācija, ka var būt cits pieejams un attiecīgi meklēt šos cēloņus, nevis cīnīties ar sekām, bet tiešām meklēt šos cēloņus. Lūk, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat uzdot, atvērt. Jo noteikti skatījāties arī kādu reportāžu, varbūt pa pašu Horvātijas dabu, un noteikti tas arī interesanti, vai ne? Es, piemēram, pati biju pirmo reizi. Ne, drīzāk vēl par to pašu var pateikt par to, kad par darbu citās tīkla kompānijās, par viņu attieksmi, ko noteikti jūs visi zinat, bet tur bija interesanti, kad mēs sēdējām pie galdiņa ar vēl četrām kundzītēm. Tas Un, bija mācību laikā, nu, jā, jā, tad viena uzlika ļoti skaistu lielu fitlainu pudeli uz galda un somu, un somu, un vēl kaut kāda korāla marka, klabu. un korāla klabu. Un mēs arī vakarā Ginta uzjautāja tam pašam Rajanam par to, nu, Kad kāpēc tā? Un viņi to pozicionē, kā viņi saka, nu, mēs laikam esam vieni no pirmajiem, kas ir iesākuši šo gaitu, kad ļauj strādāt citā tīkla mārketingā, jo viņi saka, nu, ja cilvēks uzticās tam citam produktam, lai viņš droši darbojās, jo tas jau ir, nu, kāpēc, lai mēs to aizliegtu? Mums ir svarīgi, lai cilvēks izplata tātad, ja dod labo ziņu par mūsu produktu, ko viņš dara paralēli un cenšas nopelnīt sev papildus līdzekļus ar citu tīklu mārketingu, nu, tas viņiem īsti netraucē. Un tad viņš tā kā saka, ka laikam tas ir sācis tādu klusu trendu tīklu mārketingu starpā. Kad nu, tas viņus arī tomēr atšķir no varbūt tās nu, no kādiem zināmākiem Jā, tīklu un mārketingiem. zinu, ka citi tīkla mārketinga ļauj līdz kaut kādam konkrētam rangam. Un es prasīju, pat ja viņš būtu nu, dubulta diamonds, trīskāršais diamonds vai krauns, viņš saka, jā, mēs neko, ja viņam viss ir labi un viņš spēja vairākos projektos darboties, kāpēc nē, ka viņi nu, nekādus aizliegumus. Nu, jo jūs saprotat, ja mēs nepiedaram kompānijai, kā citi domā, ka cilvēks uzreiz, ja viņš tā tad spēlna šeit, viņš tā tad ir vērtīgs peļņas nešanai, tad viņš jau pieder kompānijai un viņi uzreiz sāk regulēt kaut kā šī te cilvēka darbības, nu, ārpus jau šīs kompānijas. Tad šeit joprojām tu esi brīvs, tu vari brīvi izvēlēties un tu vari savienot visu, ko tu vēlies. Tas mums ļoti, ļoti patika arī no šīs te jaunā politika, kādu ir ieviesusi tikai kompānija Neumī. Par Horvātijas dabu varbūt. Jo Kaspars bija veiksmīgi uzskrējis ļoti augstā kalnā, kurš bija pāri mūsu pilsētas, principā virsotnē, kamēr mēs vienu pirmajā rītā, jā, piekdienā, treniņu bija izvēlējies. Vēl pat paspēja nopeldēties jūrā atklāti, kur mēs redzējām gan, kad makšķerē astoņkājus, gan krabīši tur dzīvo. Droši vien, ka deži arī tur tie jūras, jo tur visi gāja tikai ar tām jūras, nu tām Ežu kurpes ežu stājās. kurpēm, jā. Ūdens, augsts ūdens, tīrs ūdens, tur var redzēt cauri 4, 5, 6, 7, 8 metri dziļumā ir abrīnojami. Es kaut kā biju iedomājies, ka tas ir kaut kādos citos ūdeņos jāmeklē, bet diezgan sāļš un ļoti dzīves ūdens, jā. Ežaina daba, smaržīgas puķes, zied amariļi uz pilnu klapi. Tur ir tādi Ziemassvētki, ka maz neliekās. Kopā ar rozēm un kopā ar ceriņiem, ne ar ceriņiem, ne, Nē, bet ar jasmīnu. jasmīniem. Jā. Līdz ar to Rozes ir tur tik tādā ziņā, ļoti platas. bet zinot to, kas šodien notiek Latvijā, es domāju, ka mums nevajag stāstīt par 24 grādiem un sauli. Mēs neesam sadisti. Tas nevienam nav vajadzīgs. To mēs tad, kad būs siltāk. Vai ne?
Jā, bet bija ļoti, ļoti, ļoti skaisti tiešām. Viss bija ļoti iekļauts, gan ēdiens, gan viss servis, gan pati viesnīca bija tajā pussaliņā, jo sākotnēji bija domāts, ka mēs būsim jūras krastā tādā līcītī, bet mēs beigās tika viss tas pasākums pārcelts uz pussaliņu. Ļoti, ļoti skaisti. Un tad par jauno pasākumu, kas ir, ne, bet ar braucienu ar kuģīti. O, jā, nu, ja vēl kāds vēl nav izvirzījis tādu mērķi satikt kompāniju, un tur būs drīz visi pilnā sastāvā, līdz jūnija beigām var tātad kvalificēties kruīza braucienam. Tur arī būs kompānijas visa vadība, arī Stīvens, arī visa ģimene. Un būs arī Sergio, Ārons, Kris laikam var būs. Kaspars izspēlēja labu joku. Kris, vai tu arī būsi sapelnījis pietiekami daudz punktus, ka tev kompānija atmaksās kruīz? Ja viņš teica, ka esat vēl jāpārjautā, kāds ir viņa status. Jā, un pēc tam, tā kā mēs viss, nu, nebija tāda sumināšana vai apbalvošana, nu, tad rangiem tajās vakariņu laikā, bet bija tātad senioru menedžeri, sākot ar tātad nevis vienkārši partneriem, bet senioru menedžeriem, nu, kas varbūt nesen vai svaigi, jo bija arī tādi, kas bija nopirkuši to pasākumu, lai tiešām piedalītos tajā, nu, paši maksājuši naudu. Tad kas tur prasīja? Stīvenam? A, kāds tev ir rangs, Stīven? Viņš teica, es esmu senior menedžers. Nu, viņš seniors ir noteikti, un, nu, menedžers jau, nu, jā, nu, tu tomēr Tā kā, uzņēmumu vada. Līdz ar to tā viņš kā ir jā. seniors un menedžers. Jā, nu Rājans ir vienkārši members. Nu, tad Jā. vienkārši viņš ir lietotājs, viņš nekādu rangu nav Viņš sasniedzis. ir back office, un viņam sieva ir Jā. back office. Nē, viņš ir front office. Viņš ir front office, jā. Nu, frontas ir, nu, tā kā viņš ir priekšplānā strādā, jā. Bet, nu, bija ļoti daudz joktu. Liekas, es tā stāstu mācības tur viss, bet īstenībā tur bija, pārsvarā bija joki, smiekli, uh, bija Nu, nē, informācija vērtīga. līderi gan, līderi arī, protams, savā ziņā atšķirās. Tas ir skaidrs, katram ir sava pieeja, un tieši tā neviens jau neliedz uzņēmumā pieteikties peļņas un komandas Būvēš. būvēšanai. Mērtiecīgi. Var, protams, ka Mm. darīt, nu, tieši tā darīt arī to, un ja saredz, ka šajā kompānijā to var izdarīt gana veiksmīgi, tad, nu, tas jau nenāk pa ļaunu pilnīgi nevienam, jo, nu, zaudētāji īsti nav tajā spēlē, un tieši tāpēc arī atšķīrās runātājs savā starpā. Viens bija šī polieta, kura to visu var redzēt, kad ir ģimene galvenais, domājot par savu ģimeni, par savu komandu, un visus izsauc priekšā un visiem pasakās un pastāst, kā viņa to redz, un tāpat laikā ir arī cits kungs, kurš to visu laiž pēc kārtīga plāna ar klasisko man šodien jāpazvana 20 cilvēkiem schēmu. Nu, tieši tā, ir visas iespējas, un te var redzēt, ka līdz vienam rezultātam var nonākt ar dažādiem ceļiem, un katram savs ceļš ejams, kas nu, ne ar ko droši vien neatšķirās arī no citām kompānijām. Bet, kad arī šeit var strādāt abos variantos, un priecīgs gan būs tas, kurš būs dabūjis veselību sev un saviem tuvajiem, un arī kas tāds, kurš būs nopelnījis tādam, teiksim, šādam braucienam, un vēl varbūt tās savai gan ikdienai, gan arī ekstra naudiņas savām izpriecām. Tā kā Jā. ir visas iespējas. Jā, nu mums bija līdzbraucējs no Latvijas, nu, līdzbraucējs vai biedrs Horvātija šajās dienās, tie, kuri bija konferencē martā uz ūdensdienu, tad bija satika Irīnu Zinovkinu, kura bija arī šis runātājs. Tad viņa ļoti gribēja redzēt šo te kompāniju no iekšpuses, vai viņa turpinās vai, nu, tad darboties vai nē. Un viņa apmaksāja pilnīgi pati visu. Gan viesnīcu, gan lidmašīnu, gan uzturēšanos, tad visu pati, lai varētu šo te pārliecību. Nu, viņa aizbrauca ar 1000% pārliecināta, ka viņa to visu grib turpināt un ka šī kompānija ar, nu, jāsaka tā, ar dvēseli un ar dieva, teiksim, tādu svētību burtiski ir izveidota, jo vēl ļoti aizkustināja, kad Stīvens teica, ka viņš par visiem, Neūmī, klientiem, lietotājiem, cilvēkiem, kuri viņu sadzirdēja un vēl sadzirdēs katru no mums, kad viņš lūdzās.
Viņš lūdzās katru dienu par neumī cilvēkiem. Kad, ka tas viņam ir, nu, tas nav pat rituāls, tas ir viņa tāds sirds, kurā, nu, viņš savādāk vienkārši nemāk. Ja jūs satiktu to cilvēku, jūs saprotat, ka viņš man savādāk nemāk. Un kad šī te kompānija ir pat arī tas viss atklājums, kā viņi gāja ļoti, jūs dzirdējāt noteikti arī Ārona stāstu, ja, ka tas bija gandrīz 20 gadi. Ja, kad bija Ārons ar Sergio janvārī, ka šo te glutationu viņi jau zināja tātad 20 gadus, un kā tieši Stīvenam ienāca prātā, kas, tātad kāda šī te ideja ienāca. Ja, nu, burtiski Kasparam viņš stāsta, nu, tā jau nebija mana doma. Man vienkārši Dievs iedeva, es sapratu, mēs sākām pie tā strādāt, es sapratu, ka to var, ja, tad zinātniski arī izdarīt, un mēs sākām tā mēģināt, un viss. Viņš saka, bet tas tā nav mana, tas nav nekāds atklājums. Tad viņam vienkārši, Nu, viņš, viņš sevi uzskata par starpnieku. viņš uzskata par starpnieku, ka tas nav vispār viņa, ka tam nekādas sakars nav ar viņu, ka vienkārši Dievs viņam ir uzticējis šo te. Un viņam nav tiesības šobrīd pievilkt ne šo te Dievu uzticību, ne cilvēkus. Un tāpēc tur ir, nu, tik, tur vienkārši liekas nevis kompānija, bet tu aizēji tā kā tādā Dieva ausī. Un tas, ka cilvēkam iespējams lielākā vērtība ir varbūt tās mammai, gan varbūt tam bērnam dot savu šo glutationu veselību, gan varbūt pastāstīt par to brīnumaino dziedināšanos, un plus vēl dabūt šo te lieko naudiņu, varbūt zandalītēm, kleitiņai, ja, lai varētu bērnam nākamo, tas ir, tas ir tā vērtība, ko arī viņi nes. Jo tā misija, ko viņi ir ierakstījuši savā kompānijā, tajā mājaslapā, un par ko arī sākās lielākoties visas šīs te prezentācijas oficiālās, ja, ka tas ir, cilvēkiem sniegt dabiskā veidā atvesaļošanos un attiecīgi iespējas. Jo par to visu ir runa, tas viss kompleksā ar dzīves kvalitāti, un viņi ir par to. Jo, ja tev būs jahta, bet tev nebūs iespējas ar viņu braukt, jo tev vajadzīgas trubiņas un pieslēgtam pie sistēmām, nu tad arī tā nav ne brīvība, ne tā ir dzīves kvalitāte. Jo arī viņš neredz Stīvens šajā naudas daudzumā nekādu vērtību, ja tas uh, neatstāja pasaulē nekādu būtisku izmaiņu pozitīvu. Kā Irīna pareizi teica, kad, krieviski tas arī tā precīzāk saka, ja, kad viņš grib atstāt aiz sevis pēdas, ja, vai kaut ko paliekošu, tad krieviski tas skan оставить след, но не натоптать. Ja, krieviski precīzi pasaka, nevis piepēdot, bet atstāt aiz sevis šo te pozitīvo pārmaiņu. Un šis ir tas, ar ko šis cilvēks noteikti ir uzticams. Noteikti, ka kompānija Neumi ir tā, kura drīzāk domās par tevi vairāk nekā iespējams, ka tu pats. Jo arī šis māja atkārtotais bonusu piedāvājums kompānijā, kur viņi vienas zvaigznes rangam maksā tā kā 2 zvaigžņu rangam, dubultā. Ja, tad tu varbūt nesasniedz nākamo rangu kā 2 zvaigžņu rangs, jā, 2 zvaigžņu rangs, bet tev samaksā šos ekstra $500, lai tu varētu būt atvaļinājumu, aizbraukt tur un pavadīt, kur tu vēlies. Nu, un iedomājies, cik tu vēl arī šo te pozitīvo pārmaiņai sevis atstās, cik cilvēki iegūs šo te fantastisko informāciju, jo pat mediķi, kas ir sistēmā, nevar saviem bērniem palīdzēt. Ja neslimotu mediķi, viņu bērni, tad mēs šai sistēmai 100% varētu uzticēties, bet viņi uzticās Neumī. Lūk, tāds ir stāsts. Kāds mums ir uzrakstījis? Nu, neko nejautā. Un neko nejautā. Nu, bet cik jau arī runāts? Jā, kad mēs prasījām, kā tad mums pateikt, kas ir neūmi un glutations, zinot, ko viņš pateica, nu kā tas ir, nu tā kā vakumklīners, nu tā kā putekļu sūcējs, tikai no iekšas. Šūnu līmenī vienkārši visu iztīra un tālāk tu vari darīt tajā mājā, ko tu gribi. Kad ir tīra. Mēslot atkal, Jā. gribi. Jā, tā ir.
Ginti, jūs abi, Kaspar, esat lielisks tandems. Es no šīs Zoom saņēmu tieši to, kas man šobrīd bija ļoti nepieciešams. Motivācija turpināt to, par ko jau biju sākusi šaubīties. Paldies jums abiem! Paldies, ka dalījāties! Liels prieks par jums, Ginti. Tu šo biji pelnījis, jo tik daudz dara cilvēku veselības labā. Paldies, ka dalies šajās emocijās. Šādi pasākumi noteikti ļoti, ļoti īpaši un arī ļoti motivējoši. Jā, viennozīmīgi. Um, Nu, man tas bija bonus. Nu, pat ne pats brauciens, bet lielākais bonus laikam bija Stīvens visā tajā pasākumā. Tas bija tā vērts tiešām satikt šo cilvēku. Kaut gan tāpat laikā nevar teikt, ka viņš ir biznesa cilvēks. Ja viņam ļautu, šeit viņš visiem jums uzdāvinātu 1000 pakas un aizsūtīt ne tikai Ziemassvētkos, bet arī kaut kad vēl pa vidam. Atgādināt, ka bija Ziemassvētki, tā kā, bet jā. Nu, tā nevar teikt. Dēls pats minēja to, ka tēvs viņam ir tāds, ka viņš bez pārdošanas var pārdot. Jā. Nu, tas šī gadījumā ir vajadzīgs. Nu, jo es tieši tā, kā jau minēju, viņš nevienā brīdī tur pārdošana, ne, bet tev jau mugurkaulā tas viss kaut kādā brīnumainā veidā ir mazliet iepotēts, ka tu jau domā, ar ko te vēl varētu padalīties, no tādu kādu labu vārdu aizlikt. Un, nu, tur jau aiz tā labā vārda stāv arī varbūt tās maziņš biznesiņš, ja tā to varētu nosaukt. Varbūt tās lielāks, tas jau, kā saka, tā sniega bumba jau šeit sāk Jā, ripoties. bet nu, mēs, ja kāds izgaitos, varbūt mēs arī latviski varam uztaisīt to testu, kam grūti bija krieviski saprast, bet, ja ņem, tad principā Stīvens ir zelta retrīvers un tikai. Tātad viņš ir draudzīgs, uzticams. To testu var pārpublicēt. Jā, bet, nu, mums bija krievu valodā, bet varbūt kādam ir ļoti, nu, grūti tos krievu vārdus, bet, Nu, man ir angļu versija. nē, es Brakus. domāju latviešu valodā. Ah, nu, es Jā. varu sataisīt arī latviešu valodā viņu. Bet viņš ir pilnīgi ne biznesa cilvēks, bet viņš ar to uzticamību, ko viņš no cilvēkiem gūst, patiesībā sakot, laikam tā ir tā pārdošana bez pārdošanas. Jā, viņš runā un stāsta, un tad viņš apstājās, un tad viņš dēlam jautā, par ko es tieši stāstīju? Nu jā, un tad aiziet vēlreiz, un te jautā, cik man ir laiks palicis? Tas ir abām tēmām, vai es gan baigi ilgi runāju, un tad aiziet vēl, tad viņš mēģina iekļauties tajās 15 līdz Jo ar to. mēs varbūt nezinām tik daudz par kaut ko, ko viņam jāstāsta par komunikāciju un pārdošanu. Mums vispār, kas bija iekļauta par komunikāciju, mēs to visu neko nedzirdējām. Mēs dzirdējām par viņa ģimeni, par viņa fantastisko Rajana meitiņu vecāko, kuru viņa nu, vienkārši apburoša. Mēs dzirdējām, kā viņi ir iepazinušies ar sievu, kāds ir sievas raksturs, ko viņa dzīvē viņiem ir iemācījusi. Tad mēs ļoti daudz personīgu stāstu dzirdējām, ļoti daudz. Un arī, jāsaka, citu par sapņiem runājot, arī kā mēs viņu iesākām, tad arī pabeigsim. Viena no lietām, par ko dalījās Rājans, dalījās pats arī Stīvens. Tas bija superīgi, kad viņš visiem bērniem prasīja, par ko tu gribi, nu, par ko tu sapņo un ko tu gribi pilnveidot savā dzīvē. Tātad, ko es tev varu palīdzēt, lai es tev tagad jau, piemēram, 5, 7, 10 gados piepildu kādu tavu sapni. Un viņš visiem bērniem to piedāvāja. Viņš parādīja, cik forši, ka tu piepildi sapni, un viņš parādīja, kā jūtās tas mazais bērns, kad viņš to sapni ir piepildījis. Un es saprotu, ka gan Rajans, gan visi pārējie turpina dzīvot un sapņot un piepildīt šos sapņus. Bet Bet strādājot, lai piepildītu, un te ir katrs superīgs, man liekas, ka visa šī kladīte būtu baigi būtiski jāpārtājas. Es ap citu daudzi, kas šeit, daži, kas te ir, tad Rudīta Mitenberga un vēl daži, kuri iet tagad ar Gunu Indriksonu, īstenībā ļoti, ļoti līdzīgi, tikai Gunai ir īsais variants, ko mēs šobrīd ejam ar viņu. Un, nu, Stīvenam un Naomi kompānijai garais variants šis. Bet Rājans stāstīja par to, ko viņš vēlējās Ko tu bļauj? savā dzīvē un ko viņš vēlās tajā vecumā, kad viņš pat bija traumu saņēmis, kad viņš vairs nevarēja darīt to, kas viņam patīk. Stīvens pajautāja, ko tu vēlies šobrīd visvairāk? Nu, kāds sapnis tev tagad būs? Un viņi gāja
ar treneriem, ar speciālistiem, un lai viņš varētu izdarīt to, ko viņš tajā brīdī pēc savām iespēju robežās varētu izdarīt ar visu to, ka viņam bija sporta trauma un bija ierobežots. Iedomājieties, Bet tas ir uz tā rēķina, ka tev ir tajā brīdī jānoliek malā kaut kas, kas nav tava prioritāte tajā brīdī, ka tas nu ir tas vienmēr. rēķinoties, ka tev ir tieši tik daudz laika, cik ir. Tieši tas pats bija arī, kas stāstīja par to, ka grib nospēlēt kādu ļoti grūtu mūzikas, Gabalus, mūzikas klavierē. gabalu uz klavierēm vienam no bērniem, un viņš teica, bet tu saproti, ka tu tajā brīdī nevarēsi darīt to un to. Arī, nu, jārēķinās ir tas, ko tu zaudēsi. Nu, nevari paspēt visu. Nu, tas ir tāds dzīves pamācība no viņa puses. Bet, nu, jā, tas, Jā, bet interesanti arī tas, ka Stīvens nekad nestrādā ar tiem cilvēkiem, kurš netic šī te sapņa piepildījumā vai mērķa. Viņš pasaka, visu, tu nestrādāsi ar manu bērnu, jo tu netici viņam. Viņš atlaiž cilvēku, ja viņš netic, ka viņa bērns to var. Un tad attiecīgi pieņem to, ja, tad atkal jaunu partneri šī mērķa sasniegšanā, kaut vai tas ir bērns, pieņem. Ja, tad atrod vienalga tas par naudu, bet viņam ir jātic, ka tas bērns varēs to nospēt. Un tad, protams, tas termiņā viņi iekļāvās, viņš nospēlēja šo te gabalu, un tas bērns pats saprot, viņš sāk ticēt saviem spēkiem, viņš pats saprot, ko nozīmē ka tu piepildi, ka tu saņem šo gandarījumu un kāds spēks iekšējais ir tālāk turpināt gan ceļu, gan uzstādīt augstākus mērķus, gan sapņot lielākus sapņus. Un man tas tik ļoti patika, kā Stīvens to stāstīja par katru no bērniem, ka viņš to parādīja jau bērnam esot. Ja, tad kā vecāks parādīja šīs sajūtas, šīs te pakāpienus, kā var pakāpties tālāk. Tas bija arī tāds ļoti personiski stāsts. Arī Kris stāstīja par saviem sapņiem. Jā, katrs no viņiem stāstīja. Tāds, nu, ļoti personīgi treniņi, ļoti personīgi šīs te sarunas visas bija, kas tur bija tās 2 dienas. jā, un tas, ko tu stāstīji par to grāmatu, par to burtnīcu, es pareizi, Jā, kad es nepieminēju par to ģimeni pašā sākumā un par to ticamību, kāpēc viņš varbūt tās apgriež man to sarkanā karoga principi. momentu, par Mm. to, kad jā, Ginti jau minēja, bet vēlreiz uzsvēršu par to, ka testā iekšā nevienā brīdī nebija rakstīts uzraksti savus mērķus. Un tur nevienā brīdī nav norakstīts, lai tu uzrakstītu savus tīkla mārketinga vai neumī mērķus. Tie ir tavi mērķi. Tu, protams, kad vari ielikt arī savu rangu, ja tu gribi savus ienākumus, veselību, ģimeni vai atpūtu, lai kas tas arī būtu, un tad arī salikt viņus secībā, ja prioritāšu listē, jo, kā mēs sakam, nu, tas, kas saka, nav laika, tev vienkārši tajā brīdī nav tādi lai tu tos noliktu pirmajā vietā. Jo tad, kad tev visdrīzāk noplūdīs griezti, tad tu ātri sapratīsi, ka to var sataisīt un laiks atradīsies. Jo nu, tā vienkārši tajā brīdī kļūs par tavu prioritāti. Un tas pats ir arī šeit. Tas ir tāds darbs, ko arī var veikt, man liekas, lēnām, nesteidzoties. Un jauki, kad viņi, nu, es saku, neuzspiež tieši savas kompānijas Jā, runa ir par taviem sapņiem, virzīšanu nevis uz priekšu. kompānijas mērķiem, bet taviem sapņiem, jo tieši tavi sapņi ir tie, kas tevi virzīs tālāk. Jo Rajans arī pēc tam vakariņās teica par to, ka viņiem nav vajadzīgs, lai cilvēkam, kā saka, vienā kaut kādā punktā būtu kaut kādi baigākie sasniegumi, un tad pašam lejā, ka tas visam ir jāceļās vienādā kopīgā līmenī līdzi, jo tad arī var pacelt Dažādās dzīves jomās. kvalitāti visās jomās, Mm. nu, principā visās svarīgākajās jomās, lai celtos kopējā dzīves kvalitāte. Nevis Mhm. tikai kaut kādā vienā konkrētā punktā tavi ieņēmumu palielināšanās pa 200% visdrīzāk, ka nevarēs paralēli uzlabot tavas attiecības ar bērniem. Nu tā ņemot tā filozofiski. Tā, Nu, vai ar bērniem, vai izveidot attiecības ar pretējo nu lai dzimumu kādiem būtu. attiecīgi, jā. Vai arī tavu fizisko ķermeni neuzlabos, fizisko formu, ja tev būs lielāks naudas summa mēnesī. Tas ir, nu, pilnīgi atšķirīgas, motivācijas sistēmas. Jo varbūt tu vari nopirkt dārgāku treneri, atļauties tajā brīdī, bet tas jau nenozīmē, ka tu aizies uz to sporta zāli.
Viss? Nu, principā viss. Jums ir Jā, vēl kādi jautājumi, varbūt? vēl kādi? Jā, kuri jums nebija? Varbūt būs vēlāk. Jā. Un tev atsūtīs. Paldies, Jolanta, jā, par jūsu labs tandēms. Viņš paldies, ka dalāties ļoti sirsnīgi. Ginta saka, jau 15. gadu mēs esam tandēms. Man likās, ka kaut kādi 12, 13, bet viņai noteikti ir taisnība. Kurā gadā mēs iepazinām? Man liekas, ka mums jāveic šis vakars. Džeki nemāk, vai ne? Orientēties ciparos un datumos. Jā, jā, bet, nu, jā, Ar, šķiroties ar, ar mani. nē, ar tevi nē, bet ar vakarā ar Stīvenu un viņa sievu, kamēr mums brauc ar to golfu, tādu mašīnīti ved augšā pa zigzagiem kalnā uz mūsu viesnīcu, tad Stīvens sieva teica, un žēl, ka mēs neesam pagarinājuši savu to vizīti Eiropā, tik forša vieta, tik skaista, silts laiks un viss, un kad viņiem, nu, darīšanas tik daudz. Bet viņi saka, jātaisa nākamgad arī šeit, tad mēs te apskatīsim visu apkārtni. Tā kā nākamajā gadā noteikti visi varat sapucēties un gatavi braukt uz šo te pasākumu, jo, nu, tas ir tā vērts. Jo gudrības es nekādas neieguvu, goda vārds, gudrības nekādas, taču pārliecību, ka esmu īstajā vietā un ar īstiem cilvēkiem un ka šeit tiešām arī no augšas nāk no sirds uz sirdi, un kad varu tālāk dot to, ko aizsācis ir Stīvens, tad ļoti paralēlus, ja godīgi ļoti daudz paralēlus nāk ar Viktoru Iņušinu, kā ar zinātnieku, kā ar ļoti, ļoti tādu, um, nu, nu ļoti misionāru cilvēku, viņš, protams, vairāk bija par dabu, un tas sākās ar citu pilnīgu katastrofu, ja, bet šeit ir attiecīgi cilvēki pirmajā vietā. Ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Un Stīvens arī apjautājās, kā tur cilvēki ir Latvijā, un viņš pat atcerās, kā Latvija dabūja, kāda bija šī te politika. Viņš teica, es ļoti labi atceros par Baltijas valstīm, es ļoti atceros, un viņš pats sāka stāstīt šo te vēsturi, kad viņš bija dzirdējis tātad par šo te mazo valstiņu, brīvības atgūšanas ceļu, kad viņš saka, nu kā, bet jums taču ir milzīgā Krievija, ka jums ir tas un tas un tas, un kad viņš saka, nu kā ir iespējams, ka tā valstiņa, nu, tā kā ir pārliecināta, kad viņa būs brīva, tad viņš to visu vēsturi no Amerikas puses, kā viņam tas viss bija šī informācija, bija ļoti interesanti, ka viņš, nu, ka tā Latvija, viņam tieši Latvija, nu, Baltijas valsts, ne, bet nezinu, kāpēc viņam Latvija bija ļoti atcerējies. Tad viņš tās pārējās valstis tā, nu, bet to viņš atcerējās. Viņš saka, ļoti mazas valstiņas, bet ļoti lielu sirdi, drosmīgas un visu izdarījuši tieši tā kā vēstures tie momenti arī mums ir diktējuši veiksmīgi. Nu ko, jātaisa nākamie pasākumi. Superīgs pasākums noteikti plānojiet 14. līdz 19. jūliju. 19. jūliju noteikti ierakstiet, ka jums ir jābūt arī ūdens sporta spēlēs. Tas būs Jelgava, jā, pie Jelgavas. Uzreiz tas datums ir tātad jāiegravē kaut kur, bet no 14. līdz 19. datumam, ieskaitot arī tajā datumā, kad mēs būsim aktīvi brīvā dabā un komunicēsim jau dzīvajā, tur šajā pasākumā, tad būs Neumi kompānijas jubilejas nedēļa, kur būs gan motivējošie treneri, gan būs dakteri runās, gan runā šis te zinātniskais un medicīniskais konsultatīvā padome, kad runās vadošie tātad partneri, kuri ir, nu, sasniegumus dažādos veidos, dažādām metodēm sasnieguši, ja tātad, nu, kāds gājis cauri klientu piesaistīšanu, kāds ir gājis mērķiecīgi uz partneru aktīvu līderu piesaistīšanu. Un šie te visi treniņi maksās veselu nedēļas garumā tikai $25. Visi ieraksti būs pieejami, un, cik es saprotu, arī translēsies caur mākslīgo intelektu. Arī, nu, tā kā uz austiņām varēs klausīties, viss arī būs pieslēgumi. Tā kā būs visas valodas.
Ko es vēl gribēju pateikt? Jā, kaut ko vēl tikko gribēju pateikt, bet aizmirsu. Um, jā, noteikti tiem, kuri domā vai grib, vai vēl tikai par sevi šaubās, noteikti nešaubieties, jo šīs. Jā, gribēju par produktu vēl pateikt. Par produktu gribēju pateikt to, ka iespējams arī cilvēkiem, kam varbūt šobrīd nav, tad līdz pat zirga devām, ja, tad šo produktu lietot, jo ir cilvēki, kuriem bijuši tiešām bēdīgas situācijas ar veselību, ka viņi ir lietojuši burtiskā nozīmē zirga devas, ja, tad kā jau daudz teikuši un minējuši, ka te nevar dozēt, ja, neko, pilnīgi neko. Un kad ir ļoti, ļoti, ļoti labi rezultāti ar dažādiem diagnozēm, ja, no medicīniskajām iestādēm. Un, un es, man liekas, arī dzirdēju vienu stāstu, kur bija cilvēkam tad jau kāja, nu pat arī bildes rādīja cilvēku, kur kāja bija plānota amputēt. Burtiski, ja, tur nav, tur principā vairs nebija ne kapilāri, ne asinsvadi īsti dzīvi, un kad izglāba kāju, pateicoties glutationam, gan arī ārēji ar spreju, tātad šo te, un arī glutationu, kā kompresas lika klāt, un iekšēji, protams, iekšēji visu lietoja, un cilvēks palika ar abām savām kājām, dzīvs un vesels, tā kā nu, tur visus nemaz tos piemērus nevar pieminēt. Un dotajā mirklī arī Irīna, kura bija ļoti, nu, kā lai saka, tāda, nu, 50/50 vai turpināt šīs te lekcijas un mūsu tajā, jo viņi ir gatavi gan latviski, gan krieviski lasīt šīs lekcijas, bet gribēja redzēt tiešām šo te motivējošo momentu no kompānijas vai tas ir tātad naudas pēc, vai tas ir tiešām cilvēcības faktors, tad nu, tur uzrunāja pilnīgi, jo tās lietas, ko gan Stīvens stāstīja, gan arī tie mediķi tam visam bija, nu, pamats reizes 10, reizes 20, reizes 30, visam bija pamatojums tieši gan medicīnis, gan attiecīgi cilvēcīgais un kompānijas misija, kuru viņi nes, tam ir tikai saistība ar dzīves kvalitātes uzlabošanu katra. Tajās visās jomās, kurās jūs spējat tikai izsapņot savus sapņus. Jā, bet es gribu teikt jums labvakar. Mēs stundu esam norunājuši. Un tiekamies rīt vakarā. Tie, kas gribēs, tad atkārtoti dzirdēs. Es gan daudz īsāk runāšu, tāpēc, ka rītā man būs jāiziet ārā no sava treniņa, kas mums ir katru otrdienu ar Gunu Indriksonu vēl turpinās, un visdrīzāk es ļoti limitētu laiku tur veltīšu, bet arī pastāstīšu krievu valodā, un šonadēļ būs divas video atsauksmes no Irīnas, tātad par viņas klientiem, par viņas arī, nu, tuviem zināmiem cilvēkiem, kuri attiecīgi ir dalījušies ar arī medicīniski apstiprinātām dokumentiem par savas veselības burtiski, nu, izmaiņām, kuras ir, nu, viena bija tāda, ka nāves briesmās katru dienu pa cilvēku staigājas, katru dienu. Jā, tāpēc tas ir jādzird. Un es domāju, ka sāksim arī šo te maiju vairāk ar maziem, varbūt informācijas cikliem, kur tieši jauniem cilvēkiem, kuri neko nav dzirdējuši varbūt par glutationu, lai nav tā, ka jums ir jāstāst, un es apsolos, ka es pabeigšu kaut kad maijā arī šos te mazos īsos video, kurus var ielikt un padalīties visi grupā. Ja, tad no YouTube neitrālā kanāla. Ne tik daudz varbūt par kompānijas iespējām, kā par to, kāpēc tas ir vajadzīgs un tādus īsus līdz 15 minūtēm, 8-15 minūtes. Teksts ir sataisīts, bet atradiģēs vēl man Irīna, kur ir mediķis, kas ir liekas, kas ir varbūt īsāk pasakāms, bet cilvēku valodā tad attiecīgi varēsim ar to dalīties tālāk. Jo nevaram nedalīties. Piekrītat? Nevaram nedalīties. Tā ir.
Bet es ļoti gribu nodot to sajūtu, kāda ir tiešām uzrunājot. Es varbūt uzlikšu vēl izgriezīšu to kopējo, jo runāja gan Rājens, gan Stīvs, gan viņa sieva pēc tam, bet es uzlikšu tieši Stīvena uzrunu. Um, Uzrunu un pa virsmu uzrunāšu vai paprasīšu Kasparam, lai vīriešu balss uzrunā tieši tulkojumu latviešu valodā, ko Stīvens teica tieši vakariņās. Jo viņa bija īsa, bet viņam aizlūza balss un visi reāli pirms vakariņām vienkārši laucēja asaras, jo tas bija īsi, patiesi, dziļi no sirds uz sirds. Un tā mēs arī principā pavadījām šīs te 2 dienas. Viss bija tik personīgi katram. Katram bija tik ļoti dziļi personīgas. Un tie bija īsti pārdzīvojumi, tās bija īstas cilvēku, teiksim, traģēdijas, kuras arī bija ar gandrīz uz nāves sliekšņa. Un līdz ar to katrs stāstītājs to nodeva caur sevi, caur savām emocijām. Tas bija tiešām fantastiski. Paldies, Meļļa! Tiekamies atkal webināros, vai ne? Cik forši, ka jūs esat? Ka es varu jums to dot tālāk. Cik forši tas ir. Vai ne? Mums vajadzētu vairāk cilvēkiem. Vairāk un vairāk un vairāk.